Sveiki, draugi! Šis ir otrais videologu ieraksts par meditācijas pasniedzēju apmācībām. Ir praktiski noslēgusies pirmā no 10 apmācību nedēļām un ātri iziešu cauri tam, ko šonadēļ mācījāmies. Tad vispirms apskatījām, kas ir meditācija un kas nav meditācija. Iemeslus, kāpēc cilvēki izvēlās meditēt, un dažus no tiem uzskaitu šeit, piemēram, mazināt stresu, palielināt spēju koncentrēties, iegūt iekšēju mieru, prieku un paliekošu laimi, rast risinājumus problēmām un pieņemt pasauli tādu, kāda tā ir. Šie ir tikai daži no daudziem iemesliem. Pēc tam apskatījām, kas ir Ananda jeb Hong Sau meditācija, kuras saknes meklējums Indijā un Āzijā jau vairākus tūkstošus gadu atpakaļ. Un Paramhans Yogananda bija tas, kurš šo meditācijas tehniku atved uz rietumiem. Sākumā Amerikā un pēc tam Eiropā. Pēc tam viens interesants uzdevums, kas mums bija jāveic, bija jānodefinē vārds meditācija. Un mūsu materiālos bija dotas vairākas iespējamās meditācijas, un tad bija uzdevums atvasināt pašiem savu un arī pasakot, kādai mērķa auditorijai šī definīcija paredzēta. Un tas, ko es ievēroju par meditācijas definīciju, ka labākās definīcijas ietver meditāciju saprakstu kā procesu un stāvokli. Tad tas ir process, kas noved pie kaut kāda stāvokļa. Un tad meditācija var tikt saukt šis te process vai šis stāvoklis, bet vislabāk gan viens, gan otrs. Un tā viens piemērs meditācijas definīcijai, ko es izdomāju priekš inženieriem. Meditācija ir vienlaikus modrs, dziļa iekšēja miera stāvoklis aiz jebkādām domām un arī process, lai nomierinātu prātu, aizvirzītu uzmanību prom no ārējiem traucēkļiem un lai nonāktu šajā stāvoklī. Citas definīcijas, ko sacerēju, ir piemēram šādas. Meditācija ir process, kurā tu nomierini sakāpinātas sajūtas, patikas, nepatikas un ieradumus līdz atklāji, kas sevī nesā pārnēsājumu paradīzi. Meditācija ir iekšēja, slepena, bezgalīga prieka un gaismas strūklaka, ko atrod dziļā prāta klusumā un ķermeņa nekustīgumā, kur visas domas ir izzudušas. Meditācija ir nebeidzama miera un prieka pārnēsājama paradīze. Tu to atklāji ķermeņa nekustībā un prāta mierā. Meditācija ir dziļš miers un atslābināšanās, kur tavs bezķermeņa iekšējais es var veldzēties dzirkstoša prieka un gaismas ūdeņos. Tu tur nokļūsti ienirstot dziļi ķermeņa nekustības un prāta miera ezerā. Meditācija ir vienlaikus modrs, dziļa iekšēja miera stāvoklis aiz jebkādām domām un arī process, lai nomierinātu prātu, aizvirzītu uzmanību prom no ārējiem traucēkļiem un lai nonāktu šajā stāvoklī. Tad izpētījām dažādas meditācijas sēdēšanas pozas, kuras bija 3. Sēdēšana krēslā, sēdēšana uz sola, uz meditācijas sola un sēdēšana sakristotām kājām. Pēc tam apskatījām pašu Hong Sau meditācijas tehniku, tās izcelsmi, prāta un elpas saistību, meditācijas prakses fāzes, kas ir atslābināšanās, jeb sagatavošanās prakses, koncentrēšanās pati Hong Sau tehnika un apziņas paplašināšanas fāze, kas ir patiesā meditācija. Un no meditācijas definīcijas tad apziņas paplašināšana būtu šis stāvoklis, apziņas paplašināšanās stāvoklis. Lai uz to nonāktu, ir jāaiziet cauri atslābināšanās un koncentrēšanās tehnikām, kas ir process. Un papildus, kamēr definēju vārdu meditācija, sacerēju pasaku lieliem un maziem meditācijas superspēja, un par to atsevišķā video.
Paldies! Līdz nākamajai reizei!